ko? Mans pulkstenis rāda 6:00, un es domāju, ka mēs varam sākt. Ja kāds mazliet nokavēsies vakar, tad tas nekas, neko daudz nebūs palaidis garām, ja kāds 5 minūtes nokavēs. Tātad jūs šovakar esat sanākuši uz webināru starptautisko projektu plānošanu un organizēšanu mācību iestādēs. Un, kad jūs pieteicāties webināram, jums bija iespēja tad uzzināt, par ko tas būs. Tātad mēs šodien pievērsīsimies tieši plānošanas posmam, apskatīsim gan kā izvirzīt mērķi atbilstoši projektu nosacījumiem, gan arī dažādus projektu plānošanas posmus, pašu projektu posmus, apskatīsim arī kritērijus un kopīgi arī darbosimies Google dokumentā. Tātad, ko tad mēs šajā webinārā konkrēti mums būs 2 uzdevumi Google dokumentos, būs mazliet arī teorijas un būs iespēja arī izteikt savu viedokli webināru beigās, aizpildot novērtējumu anketu. Tā, es varbūt ieslēgšu webkameru, lai jums nav sajūta, ka jūs klausāties radio pārēdi. Tātad, organizējot projektu, svarīgi, kad mēs apdomājam ideju, jau ir laicīgi izdomāt, cik ilgs šis projekts būs, kāds būs arī projekta mērogs. Un katra no šīm daļām, kas jums ir šobrīd redzams, ir savi plusi un mīnusi. Tātad īsāk projektā, ja mēs runājam par projektu ilgumu, tad tas parasti ir līdz 2 mēnešiem, un šādam īsam projektam, protams, ir savi plusi, un mēs diezgan ātri redzam projekta rezultātu, un arī ātri redzam, vai šis projekts ir bijis veiksmīgs vai nē. Taču īsam projektam ir mīnus tāds, ka tādu lielu laikietilpīgu darbu mēs nevaram viņā veikt, un tas varbūt īsti nedara, ja mēs gribam kādu lielu taustāmu lietu paveikt ar savu projektu. Vidējais projekts, tas ir viens no populārākajiem, un tas tā apmēram daži mēneši līdz semestrim, dažreiz 2 semestri, ja mācību gads. Un tātad šajā projektā jau ir iespējams paveikt daudz vairāk. Protams, tas prasa ļoti sistemātisku darbu, savstarpēju sadarbību, un šādam projektam ir jāpievērš varbūt vairāk uzmanības ilgstošā laika posmā. Gari projekti, kā likums, parasti ir saistīti ar kādam no finansētajiem projektiem, jo, kā mēs zinām, tad e-twinings nepastāv viens pats, ir arī daudz dažādi citas organizācijas un citi, teiksim, projekti finansētāji, kur mēs varam dabūt kaut kādu finansējumu un aizbraukt ciemos. Tad, piemēram, Nordplus, Erasmus+, un ja mēs šos abus savienojam vienā, tad Erasmus+ un e-twinning, tad mēs iegūstam platformu e-twinning un arī finansējumu, kad mēs varam aizbraukt ciemos. Un tad arī šo skolēnu motivāciju, piemēram, noturēt ilgāk ir vieglāk. Savukārt, ja garš projekts, piemēram, 2 gadu garumā tiek veikts tikai e-twinning platformā, tad skolotājiem ir īpaši jāpiedomā pie tā, lai skolēni nezaudētu interesi par šo projektu. Kad mēs plānojam projektu mērogs arī ir ļoti svarīgs, jo no tā būs atkarīgs arī projektu veiksmi. Tātad, ja mēs to organizējam skolēnu grupai, tad mums ir jāņem vērā, kā mēs šos skolēnus dabūsim kopā, lai mēs varētu veikt projektu uzdevumus, īpaši, ja tie skolēni no dažādām grupām, no dažādām klasēm, piemēram, dažādu vecumu, kā mēs, teiksim, organizēsim to, lai viņi veiksmīgi kopīgi sadarbojas kaut kādā laika posmā, jo, kā mēs zinām, ļoti daudziem ir dažādi pulciņi, ārpusskolas aktivitātes citas, tad nevienmēr viņus pēc stundām, piemēram, būtu viegli dabūt uz šādu darbošanos. Savukārt, ja tā ir klase, tad varbūt tas ir mazliet vieglāk, jo mēs varam to iekļaut mācību stundā un šo projektu īstenot stundas ietveros un veiksmīgāk panākt šo projektu aktivitāšu izpildi. Ar klašu grupām līdzīgi, tātad, ja mums ir 2 paralēli klases, tad ar tām ir vieglāk varbūt strādāt nekā ar atsevišķu skolēnu grupu. Bet tas, protams, atkarīgs arī no skolotājiem, no skolas un no projekta specifikas. Visa skola parasti tiek iesaistīta kaut kādos finansētos projektos, jo tur nepieciešams tiešām ir dažādu skolotāju skolēnu atbalsts un arī vecāku atbalsts, lai šos lielos finansētos projektus varētu īstenot. Kaut vai, piemēram, ja mēs uzņemam skolēnus savā ģimenē, tad, lai būtu, kur viņus izmitināt, tad varbūt nevienmēr tie tikai projektā iesaistītie skolēni neuzņems pie sevis, bet varbūt būs arī vēl kāds no malas
Un tad jau visa skola, tāpat arī kaut kāds konkursus organizējot. E-twinning projektos būtu ļoti grūti iesaistīt visu skolu, bet es neuzskatu, ka tas ir neiespējami, tas varētu būt pagrūti un prasīt zināmas iemaņas no skolotāja. Tad tā ir viena lieta, ko mēs ņemam vērā, kad mēs apdomājam, kāds projekts mums būs. Mēs izdomājam aptuveni, cik ilgs un kādus skolēnus un kuri mums tur būs iesaistīti. Tad, kad mēs domājam par skolēniem, būtu svarīgi atcerēties Maslowa piramīdu. Es ceru, ka visiem jau viņa ir tāpat zināma, bet, ja mēs runājam par internetu vidi, tad viens no pašiem zemākajiem slāņiem, kas ir drošība, ir ļoti svarīgs, jo internetā, kā mēs zinām, ļoti daudz notiek dažādas nepatīkamas lietas, un tad skolotājiem ir jāpiedomā pie tā, kā no tā izvairīties, lai skolēni justos droši un nonāk līdz tam augšējiem piramīdas galam, kurā viņš īsteno savas ieceres un parāda savu radošo pusi. No tāda viedokļa e-twinning platforma TwinSpace ļoti droši, jo tur netiek klāt neviens cits, kurš nav uzaicināts. Un šajā platformā mēs varam droši darboties, un katram skolēnam ir sava parole un lietotāju vārds, tad tādējādi neviens no malas nevar neko sliktu pateikt un nevar nevienu izsmiet. Taču mēs nevaram izvairīties, teiksim, savstarpējiem apvainojumiem, tāpēc skolotājiem būtu ļoti jāsako līdz tam, kas notiek fórumos. Tad, ja ir uzdots darbs, sniegt kaut kādus komentārus fórumā, tad arī vajadzētu pasakot līdzi rūpīgi, vai tur nenotiek kaut kādas tādas nepatīkamas lietas. Ja tā ir skolēnu grupa, kur ir īpaši atlasīti, varbūt labākie skolēni, tad šādas problēmas varbūt atkarīt, bet to ir vērts aizdomāties, tāpatās arī par, ja mēs izmantojam skolēnu fotogrāfijas, tad, lai būtu vecāku paraksti, un tāpatās arī par video, tad neaizmirstiet arī par to pusi. Ja mēs runājam par projektu plānošanu, tad pirmkārt mums ir kaut kāda zināma problēma, kuru mēs ar šo projektu mēģinām atrisināt. Tad mums rodas ideja, tā mēs izvirzam projektu mērķus un sasniedzam mūsu rezultātus, izveidam komandu, un komandas izveida varētu būt ne tikai, teiksim, skolēni, bet arī kāds skolotājs, kas mums ir labs kolēģis, ar kuru mēs ļoti labi sadarbojamies. Teiksim, ja mums ir projekts vēsturē, mēs varam piesaistīt informātikas skolotāju, kur labāk pārzina datorus, un attiecīgi mēs varam šo projektu pacelt pavisam citā līmenī. Un pēc tam, kad mēs esam izveidojuši savu iekšējo komandu, tad mēs veidojam startautisku komandu, meklējam partnerus, iepazīstinam viņus ar savu projektu ideju un mēģinam piesaistīt šim projektam. Šeit varu pateikt, protams, ir iespēja pievienoties jau esošiem projektiem, iepazīstoties ar citu skolu un citu valstu piedāvātajām idejām, bet ja jūs esat mazliet līdzīgi man, tad jums nevienmēr visas tās idejas liksies saistošas, un varbūt tas, ko jūs varat izdomāt, daudz vērtīgāks un daudz kvalitatīvāks. Jo, manuprāt, mūsu valstī ir viena no labākajām izglītības sistēmām, lai ko par viņu arī neteiktu citi. Tomēr man personīgā pieredze sadarboties ar citām valstīm rāda, ka mūsu skolēniem zināšanas ir daudz augstākā līmenī, ja mēs, teiksim, ņemam vienu vecumu skolēnus un salīdzinām viņu zināšanas dažādās jomās. Varbūt citiem ir cita pieredze, protams, bet tā ir mana personīgā pieredze un mans uzskats. Tālāk, kad esam atraduši partnerus, tad varam sākt aktivitāšu un laika plānojumu, respektīvi, kādā laika posmā notiks kādas aktivitātes, un to mēs nevaram veikt pirms partneru atrašanas, jo mūsu izglītības sistēmas atšķiras arī mācību gadi, brīvlaiki un tam līdzīgas lietas, tāpēc, lai izvairītos no tā, kad mums ir brīvlaikā jāstrādā vai otrādi viņiem brīvlaikā jāstrādā, un steidzami jāveic kāds uzdevums, būtu labi laicīgi iepazīt, kad kurā valstī ir kādi brīvlaiki, lai mēs varētu šos uzdevumus saplānot tā, lai viņi tiktu veikti. Un tad mēs, protams, apzinām, kādi ir iespējamie riski, un šeit varbūt kādu mūsu vārds resursi, bet ar to nav domāts tas, ka mums, teiksim, piešķirts kaut kāds finansējums, un mēs tagad mēģinām viņu saplānot, kas ir aktuāls Erasmus Plus un Nord Plus projektos, bet arī e-twiningam būtu vērtīgi apzināt resursus, jo, piemēram, ja jūs vēlaties veidot kādu video vai piemēram, fotogrāfiju, konkursu vai kādā citā saistībā ar tehnoloģijām, tad būtu vēlams uzzināt, vai jūsu partneriem ir
iespēja to nodrošināt. Tāpat arī, ja jūs plānojat webinārus vai webkonferences ar skolēniem, tad arī būtu labi, vai partneriem tādas iespējas vispār ir. Jo man personīgi ir gadījies sadarboties ar franču skolu, kuru bija tuvu Parīzei, principā Parīzes nomalē, un viņiem nebija gandrīz nekā no nepieciešamās aparatūras, lai mēs varētu organizēt video konferenci. Un tas bija tāds mazliet šoks, bet tas tika iekļauts vajadzīgo darba sarakstā, ka pirms projekta uzsākšana vienkārši pārbaudīt, vai partneriem ir tas, ko jūs gribat izmantot projektā, vai viņiem ir iespēja to izdarīt. Savukārt partneriem arī varētu būt dažādi jautājumi šajā sakarā, tikko jūs pieskaraties šai tēmai, un var izrādīties, ka arī mums nav kaut kas no tā, ko viņi gribētu izmantot. Nu, tad tālāk projekta īstenošana, kas, protams, jau vairs nav plānošanas posms, tomēr īstenošanas laikā arī var nākties kaut ko pārplānot, un tas ir tikai dabiski, jo projekts jau nav tāda akmenī iekalta lieta, un tikko mēs sākam īstenot projektu, mēs reāli redzam, varbūt kādas lietas mums nedarbojas, vai kādām lietām ir vajadzīgs veltīt vairāk laika, un ir tikai dabiski, ja jūs to pārplānojat, un ar ētvienīgu projektiem to ir izdarīt vieglāk. Ar finansētiem projektiem tur jums ir vajadzīgas dažādas atļaujas, lai jūs to varētu izdarīt. Labi. Tālāk, ja mēs runājam par projektu, tad viens no svarīgākajiem plānošanas punktiem ir šis mērķis. Un dažādi avoti piedāvā šo te smart mērķi ar dažādiem vārdiem, kas slēpjas zem tā vārda smart. Šo te mums piedāvāja neformālās izglītības kursos, un, manuprāt, tas ir viens no veiksmīgākajiem šī te saīsinājumi, atreferējumiem, iztulkojumiem. Tātad mērķim ir jābūt konkrētam un arī izmērāmam. Ja jūsu mērķis būs konkrēts, tad viņš visticamāk būs arī izmērāms. Viņam ir jābūt sasniedzamam, tādam realistiskam, lai mēs viņu varētu labi izpildīt, lai mūsu skolēniem arī viņš būtu skaidrs un liktos reāli izpildāms, un lai viņu būtu iespējams paveikt tajā laika posmā, ko mēs esam sev nosprauduši. Protams, kā jau es teicu, tad projektā mēs varam šo to pārplānot, bet būtu svarīgi izvirzīt tādu mērķi, ko mēs varam izpildīt vismaz tajā laika posmā, vai tas būtu semestra garumā, vai tas būtu 2 mēnešu garumā, ja tas ir īsais projekts, vai 2 gadu garumā, ja tas ir garais projekts. Un viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko vajadzētu vienmēr pie sevis atkārtot, īstenojot projektu, plānojot projektu, izvērtējot projektu, kāpēc jums ir vajadzīgs startautisks projekts. Jo tad, kad mēs vēlāk apskatīsim kritērijus, tad analizējot arī projektu un vērtējot projektus, bieži gadās tā, ka katra valsts veids kaut kādus uzdevumus, piemēram, veido PowerPoint prezentācijas par konkrētām tēmām, taču beigās ar šo te pašu prezentāciju neko vairs neiesāk, vai TwinSpace vidē, piemēram, veidojas tikai kaut kādi datu krājumi, fotogrāfiju, video krājumi, ar kuriem nekas netiek darīts. Un tad rodas jautājums, kāpēc jums ir vajadzīgs partners Spānijā, Grieķijā vai Polijā, ja jūs reāli ar viņu nesadarbojaties. Un ja jūs esat norādījuši, ka jūsu projekts veicinās skolēnu izpratni par starptautisko sadarbību, piemēram, tad skolēniem nerodas šī izpratne, viņi tikai veido dažādas uzdevumus, un bieži vien viņi pat nezin, kāpēc viņi viņus veido. Tāpēc, lai veidot šo projektu veiksmīgi, jums ir vajadzīga šī starptautiskā sadarbība. Un viens no veidiem, kā to var izdarīt, ir, piemēram, sadalīt skolēnus starptautiskās grupās un likt viņiem kopīgi radīt kaut kādu darbu un pēc tam to arī prezentēt kaut kādā veidā. Tad ir, protams, daudz dažādi varianti, kā to darīt un kā to labāk izdarīt. Katram pašam vajadzētu nonākt pie saviem secinājumiem. Tā. Nu, tad esam nonākuši līdz pirmajām mazajām uzdevumam. Es gan esmu izstījis 7 minūtes, bet es domāju, ka būtu labāk, ja mēs tam atvēlētu 10. Tātad jūsu uzdevums būs atvērt tur, kur lejā rakstīts sagatave, ej uz 2910 mērķi, atvērt šo te sagatavi, kas ir Google dokumentu izklāja lapa, un tur ir 5 mērķi no dažādiem projektiem. Jūsu uzdevums tātad izvēlēties vienu, kurš jums liekas vislabākais,
un komentāros ierakstīt vārdu labs. Ja kāds nezina, kā ievietot komentāru, esmu šeit arī pievienojusi aprakstu, kas ir jādara, lai tiktu līdz komentāram. Zemāk jūs redzēsiet uzrakstu mūsu mērķi, un tur būtu vēlams uzrakstīt kādu savu ideju par kādu mērķi. Teiksim, jums noteikti ir kāda ideja par projektu, ja jūs esat šeit. Tātad mēģiniet to noformulēt ar kādu konkrētu mērķi. Tātad šim jūsu izvēlētajam projekta idejai noformulēt mērķi, ņemot vērā to, ko es jums iepriekš stāstīju. Un tad, kad jūs to esat izdarījis, tad paskatieties, ko ir sarakstījuši jūsu kolēģi, kādus mērķus, un izvēlieties kādu no viņiem un ierakstiet komentārā, kāpēc jums tas patīk. Tātad jums ir 3 uzdevumi. Ierakstīt komentāru labs pie kāda no jau esošajiem mērķiem, uzrakstīt savu mērķi un vēlēties vienu, jūsuprāt, labu kolēģu mērķi un uzrakstīt kāpēc komentāros. Nu, tad 25 minūtes pāri 8. Es turpināšu runāt un gaidīšu jūs atkal šeit ar uzmanīgu klausīšanos. Rakstat, tie, kur varbūt jau ievēroja, ka tas tulkojums izskatās mazliet smieklīgi, tad ir izmantots Bing tulkotājs, lai jūs redzētu, kā reāli viņš pārtulko angļu uz latviešu valodas un vēlāk izvērtētu, vai jums pašiem šis te tulkojums der, un vai jūs izmantosiet viņu arī savā darbībā.
neaizmirstam, ka mums ir jāuzraksta arī savs mērķis, tur, kur ir rakstīts mūsu mērķi. Skatos, ka kāds ir vienkārši ierakstījis zem, kolonnā zem mērķiem labs. Iesaku izmantot sadaļu komentāri un nospiest komentēt. Mums vēl ir kādas 5 minūtes. Jā, varbūt tāds neliels paskaidrojums tiem, kuri nesaprot īsti kaut ko. Ja jūs redzat iezīmētu šūniņu, tas nozīmē, ka tajā kāds šobrīd raksta, izvēlēties kādu citu. Un varētu būt, ka pie šūniņas ir izveidots arī komentārs, ja tas ir augšējais lauks, kur jau ir ierakstīti mērķi. Vēl kādas 3 minūtes. Neaizmirstam par savu mērķi, savam kādam projektam. Tam nav jābūt reālam projektam, varbūt vienkārši mēģinām. Skatos, kāds jau ir parādījies mērķis, labi. Jāskatās, mums ir daži svešvalodas skolotāji.
Arī ātrajām idejām nav nevainas. Jā, interesanti. Tur tiek reklē. Nu, labi, mēs tā kā esam pārskrējuši pārmazot laikam. Ja kāds nepaspēja, tas nav nekas briesmīgs. Šo uzdevumu viens no mērķiem šādiem te uzdevumiem, kas jums būs šodien webinārā, ir vienkārši parādīt jums, kā organizēt šādu starptautisku sadarbību, izmantojot Google dokumentus. Tas, protams, būtu maķinīt veiksmīgāk, ja es jūs sadalītu grupās, bet tā kā man nebija īsti skaidrs, cik no jums ieradīsies šodien, jo tas ir webinārs, nevis online kurs, tad grūti bija arī noskaidrot to konkrēto cilvēku daudzumu, kas būs, un attiecīgi arī sadalīt viņus kaut kādās grupās. Savukārt, jūs uzsākot projektu noteikti zināsiet, cik jums ir skolēni un kādas ir viņu prasmes, un varēsiet viņus sadalīt starptautiskās grupās un līdzīgi likt darboties, vai tā būtu šī Google dokumentu platforma vai kāda cita, tad vienkārši vienlaicīgi sēžot pie datoriem un strādājot. Labi, virzīsimies tālāk. Kā es atkārtoju vēlreiz, ja kāds nepaspēja, tas nav nekas briesmīgs, tas ir vienkārši pieredzes jautājums, kurš darbojas ātrāk, kurš lēnāk, jo šodien mums vienkārši iespēja iepazīties ar šādu te iespēju Google dokumentiem un padarboties tajās. Tātad, ja mēs runājam par projekta plānošanu, tad pirms nospraust mērķi ir svarīgi apzināt situāciju, tad veikt savā veidā situācijas izpēti, paskatīties, kādas ir problēmas varbūt maniem skolēniem, ko es varētu ar kādu projektu atrisināt. Tātad, ja mums ir, piemēram, motivācijas trūkums, tad varbūt to var šajā situācijas izpētes laikā var pamatoties gan uz saviem novērojumiem, gan varbūt tās, piemēram, jums ir kaut kādas anketēšanas, ja tā ir kāda cita problēma, vai, piemēram, testu rezultātu, kad atzīmes, piemēram, ļoti zemes vai apmeklējuma žurnālā, jūs redzat, ka skolēni nenāk uz stundām un tam līdzīgi. Tātad jūs reāli papētat savus skolēnus, lai zinātu, vai šis projekts vispār jums ir vajadzīgs, jo kādreiz mūsu skolotājiem liekas, ka tas ir vajag forši un mums to vajag, jo tas taču ir interesanti, un izrādās, ka skolēniem tas neliekas ne forši, ne interesanti. Un tāpēc būtu svarīgi arī plānošanas posmā iesaistīt skolēnus, lai noskaidrotu, kādas ir viņu vēlmes, kādas ir viņu intereses, lai viņi šajā projektā tiešām iesaistītos. Un būtu ļoti svarīgi, lai skolēni saprastu šo projekta mērķi, jo, ja viņi nesaprot, kāpēc viņi darbojas un kas tas vispār ir tāds, kur viņi darbojas, tad tam arī īsti nav jēgas. Tātad, tad, kad jūs esat izpētījuši situāciju, noskaidrojuši, kas jums ir par problēmu, un domājat, ka ar projektu to varētu atrisināt vai vismaz uzlabot situāciju, tad jūs nonākat pie sava mērķa. Tātad nospraužat tādu lielu mērķi, un kā mēs jau iepriekš izrunājam, tam ir jābūt gudram mērķim, tātad sasniedzamam un izmērāmam, un tad jūs varat sākt plānot sasniedzamos rezultātus, jeb aktivitātes, kuras jūs veiksiet šīta projekta laikā. Tātad, ja jūsu uzdevums, teiksim, ja jūsu mērķis ir izveidot grāmatu par ēstu gatavošanu, tad jūs sadalat šo grāmatas tapšanu sīkākos posmos, un tie tad ir tie sasniedzamie rezultāti, jeb aktivitātes. Un būtu svarīgi, lai tās aktivitātes, ko jūs iekļaujat projektā, būtu arī tiešām saistītas ar šo projektu. Ja jūs taisat ēst gatavošanas kaut kādu projektu, tad lai visi
visas aktivitātes būtu saistītas tiešām ar šo ēst gatavošanu. Mēs pēkšņi nezinu, no kurienes parādās Ziemassvētku kartiņas vai varbūt kaut kādas vienkārši vēstuļu apmaiņas vai piemēram, videokonferences, kurā jūs vienkārši sasveicināties, tad tam jābūt ar kaut kādu mērķi. Jūs varat, piemēram, caur Ziemassvētku kartiņām viņus iepazīstināt ar Latvijas nacionālajiem Ziemassvētku ēdieniem. Tad tam ir kaut kāda jēga, ja tas saistās ar projektu. Nav, protams, nekas slikts, ja jums ir kādas aktivitātes, kuras ir papildus projektam. Projekta galvenai idejai, bet tad tās nevajadzētu akcentēt, tad, ja jūs, piemēram, iesniedzat pieteikumu Nacionālajā gada balvai vai kvalitātes certifikātam, jo tā ir jūsu iekšējā sadarbība, kur nav obligāti jāpamato, ka tas ir ļoti liels sasniegums, jo tas ir jūsu skolēnu varbūt motivēšanai, varbūt skolēnu labāk iepazīst partneru skolēnus un veidojas šī labāka saikne, lai viņi labāk varētu darboties. Bet tas nav, tas neslēpjas zem projekta mērķi, un tas neslēpjas zem galvenajām projekta aktivitātēm, par kurām, teiksim, jūs saņemat zināmu vērtējumu, tad, kad jūsu projekts tiek vērtēts. Un tad jūs, protams, varat saskarties ar zināmiem šķēršļiem, un šos šķēršļus jūs atrisināt un virzaties tālāk uz savu mērķi. Tāpēc ļoti svarīgi, lai projekta laikā jūs laicīgi apzinātu savus šķēršļus, kādi varētu rasties, vai tas būtu ar tehnisko nodrošinājumu, vai tas būtu kaut kāds sadarbības vai valodas jautājums, tad šos šķēršļus laicīgi apzināt un maksimāli izdomāt risinājumus tam, lai no viņiem varētu izvairīties. Un tad, kad mēs lai varētu veiksmīgāk apzināt projekta riskus jeb šķēršļus, ir svarīgi zināt, no kādām daļām tad šis projekts sastāv, kas tad tur notiek, lai varētu laicīgi prognozēt, kurā projekta posmā varētu būt kāda problēma. Tātad mēs sākam ar situācijas izpēti, tālāk rodas mums tā ideja un mērķis, un mēs iepazīstam savus skolēnus un sameklējam, kuri tad mums darbosies projektā, mazliet paplānojam, un tad prezentējam to ideju gan saviem skolēniem, gan varbūt starptautiskiem partneriem, lai visiem būtu skaidrs, kāpēc mēs iesaistamies, ko mēs darām, un lai varētu visi kopīgi veiksmīgi darboties. Tālāk, 4. posmā mēs jau sākam īstenot visu, tātad tas ir reāls darba process, kurā mēs veidojam prezentācijas, fotogrāfējam, taisam video, vai varbūt vienkārši veicam kaut kādus uzdevumus, kas ir saistīti ar projektu. Un tad, kad projekts jau tuvojas noslēgumam, ir svarīgi padomāt arī par projektu noslēgumu, jo skolēniem ir ļoti svarīgi sajust šo sajūtu, iegūt šo sajūtu, ka projekts ir noslēdzies. Un to var uztaisīt kā tādu jauku pasākumu, kad jūs visi satiekaties un varbūt tās noskatāties jaukākos projektu video vai labākos projektu šos kaut kādus darbiņus, un tad varbūt tās būtu labi, ja arī skolēniem varētu izsniegt certifikātu vai kādu citu patīkamu apliecinājumu tam, ka viņš varbūt ir veiksmīgi darbojas projektā. Un tad būs tā sajūta, ka jā, mēs tagad esam to paveikuši, tas ir noslēdzies, un varbūt varam sākt kaut ko citu. Un tad, kad notiek projekts ir noslēdzies un mēs šo projektu noslēgumu pasākumu esam izbaudījuši, tad būtu svarīgi arī projekta izvērtēšana, lai zinātu, ko nākotnē ņemt vērā. Jo, protams, projekta laikā jūs visu laiku par to domājat, jūs esat tajā visā iekšā, bet kā likums tikko projekts ir noslēdzies un ir pagājuši pāris mēneši, viss sliktais ir aizmirsies un mēs atceramies tikai labo. Jo projekta laikā neviens organizētājs nedomā jau par nākamo projektu, viņš visticamāk domā, ka tas viss ātrāk beigtos, bet tad, kad projekts ir noslēdzies, atmiņas ir patīkams un gribās atkal kaut ko jaunu un kaut ko interesantu. Un tad tāpēc šī izvērtēšana ir ļoti svarīga, lai pēc tam atcerētos tos svarīgākos punktus un varētu tātad šo nākamreiz šo projektu vai citu projektu izveidot labāku, kvalitatīvāku un tādu, kas būtu vēl labāks nekā iepriekšējais, jo no katras pieredzes jau mēs mācāmies. Lūk, un tad esam nonākuši līdz otrajam uzdevumam. Tātad mums tagad ir zināms šie projekta posmi, un vēlos, lai jūs padomājat par galvenajiem šķēršļiem vienkārši šajos dažādajos posmos, kādi varētu būt. Jūs redzēsiet, ka tur nav īpaši nekādas informācijas, tur ir tikai projekta posmu nosaukumi, jo, protams,
no projektu uz projektu šie šķēršļi var atšķirties, bet būs tādi, kas atkārtosies no viena projekta uz nākamo. Tiem, kam varbūt jau ir zināma pieredze projektu veidošanā, būs kaut kādas idejas vairāk. Tiem, kuriem nav, vienkārši mēģiniet iedomāties, ja jūs sadarbotos ar cilvēkiem no citas valsts vai kādā no šiem te posmiem, jums rastos kaut kādas problēmas vai atšķirības, kuras būtu jāņem vērā vai par kurām būtu vērts aizdomāties, pirms jūs uzsākat projektu. Tad katrs no jums mēģina izdomāt 2 šķēršļus kādā no projekta posmiem. Varbūt viens šķērslis vienā posmā, otrs otrā posmā, tad nav tik būtiski, kurā projekta posmā jūs varat izdomāt, tajā arī ierakstāt. Un tālāk izvēlēties kādu no 2 kolēģu uzrakstītajiem šķēršļiem, un šoreiz tiešām komentāros uzrakstiet, kā jūs šo te varētu atrisināt. Tad, ko varētu darīt, lai to novērstu, lai tāds šķērslis it kā būtu, bet tomēr mēs ar viņu veiksmīgi tiktu galā. Un atkal tam mums ir 10 minūtes, tad 46 būsim atpakaļ un turpināsim. Tā es redzu, ka ļoti daudz dažādu risku, ja šķēršļu ir sarakstīts. Neaizmirstam arī par mēģinājumiem atrisināt kādu no viņiem un izmantojam komentārus,
Lai nokomentētu, jums ir jāno klikšķina uz tā šķēršļa, un tad jāiet augšā labajā stūrī, tur rakstīts komentāri un komentēt. Mums ir kādas 5 minūtes. Vēl kādas 3 minūtes.
Nu, lieliski, gandrīz visi projekta izvirzītie riski ir atrisināti. Un riski arī tādi adekvāti ir sarakstīti, kas tiešām varētu traucēt projekta īstenošanai. Nu, pēdējās sekundes pierakstiet pēdējo, kas palicis prātā, un varam turpināt. Tad vēlreiz mazliet par riskiem. Vienīgā lieta, ko vēl gribēju jums pateikt, ir, ka jums ir jāatrod partners vai pašiem ir jābūt tādiem kā mazliet bubuļiem savos projektos, lai būtu viens, kas mazliet uzpusē to, lai visi termiņi tiktu ievēroti. Ja jums ir tāds partneris, tad jums atliek saņemt e-pastus un mēģināt visu izpildīt laikā. Ja jums tāda partnera nav, tad jums ir jāuzņem šī loma. Jo vienam ir jābūt tam, kas tur roku uz pulsa, un varbūt tās mazliet pārējiem jau ir apnicis un ar saviem e-pastiem un nemitīgiem atgādinājumiem, bet mēs visi zinām, kāds ir skolotāja amats. Tas prasa ļoti daudz laika, un pienākumu arī ir ļoti daudz, un parasti mēs visu atliekam līdz iespējamam pēdējiem brīdim, lai varētu visu izdarīt laikā. Un tāpēc ir labi, kad ir kāds, kurš atgādina par termiņiem, kurš atgādina par lietām, kas ir jāizdara. Un tas tiešām ir ļoti svarīgi. Jo, ja būs, teiksim tā, ka visi cilvēki ir ļoti, ļoti jauki un labi, tad neviens negribēs uzsākt, tad projekts var neīstenoties tieši šī iemesla dēļ, ka nav kāds cilvēks, kurš visu laiku visus gana. Nu, tad, kad mēs piesakāmies vai kad mēs sākam organizēt kādu projektu, tad būtu vēlams arī pirms tam apskatīt, kādi tad ir vērtēšanas kritēriji. Lai gan mēs projektu tikai uzsākam un plānojam, ļoti svarīgi pirms tam apskatīt šos kritērijus, vai tas būtu Erasmus projekts, vai e-twinning projekts, vai Nordplus projekts, jo kritērijos ir ļoti skaidri aprakstīts tas, kam tad tajā projektā būtu jābūt, ko mums prasīs vēlāk. Un tāpēc pa punktiem iziet cauri savam projekta plānam, lai jums viss tajā vajadzīgai, viss kritērijos pieminētais ir. Piemēram, ja jūs piesakaties e-twinning atbalsta kritērijos, tad e-twinning.lv mājaslapā var apskatīties sīkāk šos kritērijus, par cik var dabūt 5 punktus, piemēram, pedagoģiskajā pieejā, un par ko var dabūt tikai 1 punktu vai nevienu punktu. Tad to uzmanīgi izskatām, apskatām un tad veidojot savu projektu plānu, ņemam to visu vērā. Tātad šeit jūs redzat 6 galvenos kritērijus, pēc kādiem tiek vērtēti e-twinning projekti Latvijā. Tātad galvenais ir viens no pirmajiem punktiem ir pedagoģiskā pieeja, tātad kā skolēni iesaistās projektos, vai viņi vienkārši pilda darbus, nesadarbojoties ar skolēniem no citām valstīm, vai viņi ir aktīvi, viena no aktīvākajiem, ja, teiksim tā, sadarbojas, kuri arī piedalās plānošanā un izvērtēšanā, tātad plānojat, lai jūsu skolēni ir iesaistīti. Tātad, vai tas saturs, ko jūs īstenojat projektā, vai viņš ir kaut kādā mērā saistīts ar mācību saturu, un tas jau mums tā visu laiku tiek skandināts, kad ir svarīgi sasaistīt ar reālo dzīvi, dažādus mācību priekšmetus, ar e-twinings ir viena no tām iespējām, kā jūs to varat izdarīt. Piemēram, svešvalodās tas ir ļoti labi, jo tu redzi, ka taviem skolēniem ir iespēja pielietot šīs zināšanas, savas svešvalodas zināšanas reālā komunikācijā ar reāliem cilvēkiem. Un arī pretī saņemt citu reālu komunikāciju, kura arī nevienmēr ir pilnīgi perfekta, tomēr viņi iegūst tādu kā sajūtu, ka viņus saprot un ka viņi var citus saprast. Un tāpatās līdzīgi, jebkurā citā mācību priekšmetā, varbūt tās veicot kaut kādus praktiskākus darbus, piemēram, ģeogrāfijā salīdzinot dažādas iežus vai vēl kaut ko, tad attiecīgi jūs varat iegūt resursus no tās valsts, ar kuru jūs sazināties,
protams, neko tādu šausmīgi dārgu jūs neiegūsiet, bet, teiksim, kādas fotogrāfijas vai video attēls vai aprakstus, jūs to varat iegūt. Tāpat arī statistikā ļoti lieliski var iegūt dažādus datus. Un komunikācijas starp partneriem, tur arī padomājiet, kā jūs sazināsieties ar partneriem. Atcerieties, ja jums ir vairāk par vienu partneri, ļoti svarīgi, lai visi saņemtu visas ziņas. Tātad, ja jūs sūtat e-pastus ar galveno koordinātāju, vai ja jūs esat galvenais koordinātājs, ļoti svarīgi ir pārsūtīt e-pastu visiem, lai visi būtu lietas kursā, lai jums ar katru nebūtu jāizrunā viens un tie paši jautājums 100 reizes, un lai neviens nejustos, ka viņš ir nostumts malā. Un vēl var izmantot tā, kā mēs šodien darījām Google dokumentu, piemēram, tā var nebūt izklāja lapa, tas var būt vienkārši dokuments vai prezentācija, kurā jūs kopīgi visi rakstat, un tas atbrīvo, ļauj jūs paskastītē uzelpot, ja netiek sūtīts 101 e-pasts, jūs visi rakstat vienā dokumentā un varat vienlaicīgi darboties, vai darboties katrs savā laikā, bet visas pēdējās izmaiņas jūs redzat. Tāpēc Google nav vienīgais, kas piedāvā šādu iespēju, bet tas, manuprāt, ir viens no vienkāršākajiem, jo ir līdzīgs ļoti Microsoft Wordam, Excelim un PowerPointam, kas mums ir ļoti tūs un pazīstams. Tiem, kam patīk darboties Wikispace, arī to var izmantot ļoti labi un jēgpilni šādā pašā veidā. Un tas pats arī sadarbībā, ja, tad var izmantot gan komunikācijā, gan sadarbībā šos rīkus. Ja jūs izstrādājat projektu, vēl ir svarīgi šis IKT pielietojums, lai nebūtu ne par daudz, ne par maz, bet būtu tieši tik, cik vajag, un tik, cik jūs paši spējuši paveikt. Tāpēc plānojot projektu, neiekļaujiet tajā pilnīgi visus rīkus, internetu rīkus, kurus jūs zinat, vai neplānojat kaut ko neprātīgi sarežģītu, ko jūs pēc tam paši nevarēsiet īstenot. Un, protams, vai šim te projektam ir bijis kaut kāds rezultāts, vai tam ir bijis kaut kāds izvērtējums, un cik tas ir kvalitatīvi veikts, un varbūt tam ir bijis arī kāda ietekme uz citiem cilvēkiem ārpus projekta, piemēram, vecākiem vai skolas kolektīvu, vai, teiksim, ja jūs īstenojat vienā klasē, varbūt viņi ir gājuši pie citām klasēm, prezentēt projektu, vai bijuši kaut kādas atvērtās durvju dienas. Nav jau vairs ilgievi, ja? Mēs drīz jau tuvojamies otrai pusē. Tātad, jēgpilna IKT lietošana, tas ir tas, ko es teicu, nebūtu ne par daudz, ne par maz. Tātad, lai šis te rīks, ko jūs izmantojat, jums palīdzētu īstenot projektu, nevis vienkārši rīks, tāpēc, ka viņš ir foršs. Tātad izmantojam tikai tos rīkus, kas ir reāli vajadzīgi. Tiem, kam varbūt tās nav tik daudz pazīstami dažādi rīki, var iepazīties ar Frīda blogu, un tur ir ļoti daudz informācijas. Viņš ir arī skaisti aprakstījis par dažādiem internetu rīkiem, kurus var izmantot un kā viņus izmantot. Tātad tur ir ļoti skaisti latviešu valodā viss aprakstīts. Un arī iekļauts saitīts dažādas. Tātad par atslēgu vārdiem runājot, ir ļoti daudz, protams, internetā, un ar katru dienu rodas arvien vairāk jaunu rīku, un arī viens cilvēks, lai cik viņš lielisks nebūtu mūsu Frīdis, viņš tāpat nevar viens pats visus rīkus apvienot vienā mājaslapā. Tāpēc var gadīties, ka jūsu partneri jums piedāvā kādus rīkus, ar kuriem viņi ir saskārušies, vai, piemēram, jūs gribat sameklēt kaut ko konkrētu, kādai konkrētai idejai, kas palīdzētu šo ideju īstenot, tad noderīga atslēgvārdi jums ir sarkanā krāsā, varbūt tiem, kuriem ar angļu valodu, kur ar angļu valodu ir uz jūs, tad tie var izmantot šos te atslēgvārdus, lai atrastu vajadzīgo informāciju. Jā, tie, kam jautā par Frīda blogu, tas, kas zilā krāsā šeit pa vidu, Frīdis ir sevišķi viens no labākajiem internetu rīku speciālistiem Latvijā. Viņš arī rīko dažādus kursus, tad viņa blogā var atrast šo informāciju. Un, ja jums ir problēmas ar angļu valodu, varat izmantot, kā es iepriekš minēju, Bing tulkotāju vai Google tulkotāju, kas palīdz jūsu komunikācijai ar partneriem. Nu, lūk, mēs esam nonākuši līdz beigām. Paldies jums par klausīšanos. Un šeit ir neliela saistīte uz izvērtējumu anketu. Tā likās, tas laiks pagāja ļoti ātri.
aizpildiet lūdzu anketu, lai es zinātu. Tur būs sadaļa arī par e-pastiņu, lai es varu nosūtīt jums šo te saitītes, gan kur mēs šodien strādājam kopīgi šajās te izklāja lapās, gan arī, piemēram, šo prezentāciju, ko šodien jums rādīju. Tātad jums būs iespēja saņemt savā e-pastā un arī redzēsiet, kā tad tiek kopīgoti Google dokumenti, kā notiek. Un lai jums jauks vakars un vēl atlikušās brīvās dienas, kas vēl līdz pirmdienai izbaudiet kārtīgi. Man prieks, ka kādam bija ļoti praktiski un noderīgi. Tāds bija arī šī webināra mērķis, lai tā nebūtu tikai teorija, bet arī praktiski noderīgi. Nu, tad jau tiksimies vēl kādreiz.